Mēs esam atbraukuši uz perfektu villu Taizemē. Patīk? Patīk. Esam tieši Kokstam muju un esam brīnišķīgās mājās uz 4 dienām palikšana par nakti. 250 eiro. Dodamies iekšā paskatīties, kā tad šeit izskatās. Perfekti. Lielā istaba. Virtuve. Tālāk ēdamzona. Šeit mēs varēsim ēst brokastis. Baseins, skats, izcils, lielā istaba. Labierīcības. Repsene. Hello! Hello! Dūdiņa maza. Mazi dūdiņa. Hello! Šīs dienas jubilārs Toms! Vai jums šeit patīk? Ļoti! Tas ir galvenais Nātans. Tad mums ir... Tas ir galvenais Nātans. ēdamzona. Arī čilspots, kur varēs vienkārši apsēsties vakaros un baudīt. Šeit var pasauļoties. Dodamies tālāk. Šī būs mūsu guļamistaba. Ļoti skaisti. Un, re, kur skats. Guļot būs tieši šāds. Wow. Tālāk tu parādi otro stāvu. Ok, otrais stāvs. Mēs ejam. Uz master bedroom, kur senči gulēs. Senči ir Rebeka ar Tomu, viņš domā. Nu jā, vecāki. Wow, tie nav vecāki. Nu, ne mūsu vecāki, bet viņi ir vecāki. Rekur, basēniņš. Pēc garas dienas. Jā, tā necimšanas dienā, Tom. Ej, tu nost vienkārši. Nereāli. Un arī istaba Nātanam. Rekur vāns istaba. Nu, neslikti Džekam 4 gados šī tāds skats. Tā kā jā, šīs mūsu jaunās mājas. Kaut kādā tik skaistā vietā es nekad dzīvē neesmu palikusi. Pirmo reizi šī ceļojuma laikā uzliku make-upu, jo ir tik karsti un vispār negribās likt neko uz sejas. Bet tā kā šodien mums ir ko svinēt, Tomam paliek 30 gadi. Tāpēc mēs visi dosimies uz kafejnīcu un visi sapacējāmies. Un es uzliku pat atsvēnas. Dodamies! Mans skaistais vīrs arī sapacējās, runā telefonu. Fotografējam. Redz, kāds ir process. Šī ir influencer Līva Goba. Tiek varat iepazīties. Ļoti skaista meitene ar puķi matos. Šī ir influencer Rebeka Liepiņa, kur sauc arī par fotogrāfu bišķīt. Redzat, kā viņa počē? Un re, kur ir Dāvids Goba influenceris, kuram ir sadarbība bijusi ar Denim Dream, jā? Un rekur influenceris Toms, kuram bija sadarbība ar Skodā. Pasteidies uz šito. Pasteidies. Un rekur ģuļi. Un tas ir Nātans. Bellā, bellissimo. Es dūdiņu pieskatu, kamēr. Vecākiem fotosesijā. To korķi nevajag ņemt ārā vai nevar? Kur mūsu vakariņas, kas tev labs. Man ir indonēziešu vistiņa ar nūdelēm. Jo. Ko daram? Mēs tusējam. Kas te notiek? Mēs rīt brauksim Elephant Sanctuaries. Wow. Kas tas ir? Kur elefanti dzīvo? Kas ir elefanti? Elefanti ir gari snuķi. Pancake? Pancake no oil. No oil? Yes, pancake. No oil, no pancake. No oil, no good. Sveiki. Čau. mēs darām? Ko mēs darām? Dzeram ūdeni, spēlējam spēles un ko vēl? Runājamies? Jā. Ko jūs mums pastāstīsiet? Mēs spēlējam spēles un runājamies. Labs rīts, brokastīs mums ir pankūkās. Perfektas. Šodien mēs dosimies pie ziloņiem ar šo busiņu. Kāpjam iekšā. Vai nelīdz? Atbraucām. Man liekas, ka es varētu raudāt, bet es neraudāšu vēl. Kur par brīvu var paņemt visu kaut ko. Iekļauts cenā tas ir. Dāvīd, cik maksāja zilonīši? 75 eiro. Vienai personai. Vienai personai, jā. This can lead to elephants rushing to be
Sveiki! Taisīsim zilonītim pusdienas. Rīsiņi, banāni, un tad jāloka ciet. Tā kā suši. Divus. Jā, jāpaklapē tā. Like this? In the same line. Un tad šādi. Like this? Like this? Yes, it looks good. Dāvid. Tagad Dāvids taisa. Tu man patīk? Es varētu katru dienu šo darīt. Varo zilonīti. Cik forši. Tagad Dāvids varo zilonīti. Cik jauks, vai ne? Mēs atbraucām uz vietiņu, kur ar ziloņiem nemazgājās un nejāja, jo tas traumē zilonīšu. Vienam pat bija salauzta muguriņa, tāpēc, ka 25 gadus tika jācer viņu. Kādā vietiņā mēs esam? Mēs esam Samuja Sanctuary ziloņu, kur viņš šeit tiešām rūpējās un izglāba šos ziloņus no nepatīkamām vietām. Tā izeme, Koks Samuja, Koks Sanctuary, ja? Samuja Sanctuary. Zilonītis. Rād savas rokas. Paņemat opā. Mēs atrodamies ziloņu mājā. Atbraucām ciemos. Baigi smuka viņiem māja. Tu arī gribētu šeit dzīvot? Nē. Nu skaisti. Grupa, ejam skatīties tālāk. Tā, aiziešam vēlreiz. Tagad tu to. Reksīte. Tuvāk, Rebeka. Man jāiedod vienu, lai es Vai tev patika, ka mēs tev barojām? Jā, man patika. Tev garšoja? Kāds skaistulīts, ne? Viņš ir skaists, Dāvid? Es lauku. Kas? Skaists? Zilons? Jā. 10. Līvā. Tas jau tas pats, kas zilonais, ne? Rekuļu kokonatu ēdīs. Sākumā saspiež. Saspieda kokonatu. Lai vieglāk apēst. Ziloņi ir ļoti gudri. Viņi var iemācīties vairāk kā 40 vārdus. Izkakā 100 kg dienā, un viņi apēda apmēram 10% savu svaru, kas ir kaut 400-300 kg dienā. Viņi ir ļoti emocionāli. Viņi ļoti atcerās lietas. Viņi redz tikai 15 metrus uz priekšu, bet viņi dzird un var saules līdz pat 15 km attālumam. Ziloņi dzīvo līdz 100 gadiem, un stāvoklī ir 18 mēneši. Tad ziloņi dzer ar muti, nevis ar snuķi. Vienā reizē viņi var izdzert līdz 15 litriem ūdens. Visi zilonieši, kur ir šeit, viņi ir izglābti, un citiem pat ir bijis iebarots amfetamīns, tas ir atrasts asinīs, lai tikai vairāk nopelnītu naudu un vairāk būtu izjēdas ar viņiem, tāpēc, jā, viņi ir izglābti, atvest šeit, un šeit par viņiem rūpējās, un pasakains ceļojums mums tikko bija. Patika? Pasakains ceļojums mums bija. Patika? Jā. Te, kur pieskaries lapai, un viņa aizverās. What? Mums arī sagaida pusdieniņas. Superīga diena. Jums patika? Bija perfekti. Tā zilonīši. Jūs esat ziloniši, Tā zilonīši. Tā bija perfekti. Tiksimies citreizītī. Tā. Always get, something. The little fish. Atbraucām. Thank you. Bye. Atveda mūs uz mājām. Sapirkām arī paičona. Debesis perfektas. Diena perfekta. Laima pilnīga. Vai ne? Laima pilnīga, vīriņi. 10. Re, kur ir mūsu māja. Un re, kur ir skaists saulrietis. Vienkārši tik labi. Ļoti labi. 250 eiro par šādu mājas nakti. Tas, manuprāt, ir diezgan lēti par tādu vilnu. Bet jā, tā izemē šis viss pasākums maksā lēti. Tāpēc mēs varējām atļauties izbaudīt un vēl 3 dieniņas baudīt. Vakariņās
mums būs maltīte. Atkal par €60. Šādos iepakojumos tu veikalos vari visu kaut ko nopirkt ēdamu. Un tad šādi vienkārši uzsildas pandas un gatavs tev ir makaroni ar vistiņu vai nūdeles ar vistiņu. Garšīgi? Ļoti garšīgi. Zini, kā dzīvē nekas nav vērtīgāks par debesis un zemes radītāju, jo esot pat šādā villā, tev ir tāds, un ko tālāk? Tā kā tas tevi nepiepilda šeit, iekšā. Tā kā tu vari paklausīties Eliju YouTube'ā, tas Dāvida brālis, un es nāku kāds esmu pie tevis, Jēzu. Zinu, tu mani tādu mīli varu dziedāt droši, varu dziedāt skaļi. Zinu, tu mani neatstāji. Labrīt, re, kur mūsu mašīna. Mums atveda tikko. Okay, thank you. Tīri tā neko. Dāvid brauk pa pretējo joslu. Dīvaini. Kur mēs esam atbraukuši? Mēs esam atbraukuši uz ūdenskritumu, kurš ir tādā džungļu takā. Ļoti skaisti. Ceļš uz ūdenskritumu. Uzkāpām ļoti skaistā ūdenskritumā. Dāvid, tev slapja mugura. Ko? Ja? Nu vispār nav karsti. Vispār? Tev augsti varbūt jau ir? Jā, gribētu žemperi. Tu prāt iedomājies tādu adītu džemperi, ka tu vēl svīsti. Izcili. Dodamies tālāk. Atbraucām uz akmeņiem. Šeit biļete €10. Nē, 5 cilvēki. Mēs esam šeit. Sasniedzām mūsu gala mērķi. Pasakaini. Man patīk, bet bišķi bailīgi. Arī iet bailes. Look at this. This is small. That one is bigger. Yes. Kur mēs apmainīsim biļetīti pret dzērienu. Tā aizemiešu valodā paldies ir sievietei Kopkum K un vīrietim Kopkum K. Esi maza būdā. Atbraucām uz pludmali, te ir kaut kāds tirdziņš. No, thank you. Dāvids jau pēr kaut ko. Ko tu pērc? Ūdeni. Tu bez ūdens nevar izdzīvot. Oh, thank you. Thank you. Thank Tas you. augstāko no pašas augšas. Visu nofočēt un nofilmēt, zinat? Jā. Nu, nopačē un nofilmē ir tā vērts. Sāļa. Atbraucām uz nākamo skaisto vietiņu, tagad pasauļosimies, papeldēsimies un tad dosimies vakariņās. Tā kā tēcis tam mums pagāja vakardienas gidam. Jā. Tas tā kā tēcis mums vakardienas gidam. Esam ļoti izsalkuši. Dodamies meklēt Paiko! Saskaitāmies. Juris saka 1, 2, Andrejs 4. Visi ir ideāli. Man tā te patīk! Tu mūs te sagaida! Sveiki! Čau! Rekur mana porcija! Tik skaists vakars! Game night! Hi! It's game night, baby! David is always winning this game, so... So, we don't like to play with him. Oh no, we like it, Joe. We like David, he's We a good like boy. Laiki. Tas sauc šo spēli. Kauliņu spēle. Nu izdomā kaut kādu nosaukumu. Interesanti, tiešām tā kā. Mums ir jāpasaka, kā sauc. Mēs nezinām neviens. Es ielikšu, kā tu bēli. Tu 4 reizes prasīt to saka, es nezinu. Jādomā, kur uz raksta. Dāvida kauliņu spēle. Aizēja brain game'ā, top 5 spēles, tā ir 5. vietā. Labrīt! Labrīt. Kas mums te ir? Wow. Tas Dāvidam dubultolis. Jā, ja man vajag kalorijas. Un pankūkas. Jau 3. rīta brokastīs. Paldies Līvai. Tiešām.
Ar skatu brokas. Šeit jau forši gatavot, ne? Ļoti. Ko tu tur dari? Ir jāaiziet. Es patrenējos. Laucām! Šodien atkal dosimies uz skaistiem apskates objektiem, vai ne, Nātan? Jā. Sveiki! 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 Ohoho! Smoki! Who am I? Kas tā pa garšu šeit? To be loved by you. Who Kā am var I? pateikt? Who am I? Kas par ātrumu? Wow! Tu skāpi! Smuks palms fonā. Ohoho! Tik forši! Šobolis numur 2. Rebeka dabūja garšīgu kafīņu. Cerams garšīgu, bet skaisti bija. Līva dabūja smuku bebi. Jēj! Man patīk šis bebis. Jā. Un Toms tikko pateiks paldies sievietē, kā bija. Kopkum kā? Un vīrietim. Kopkum kei. Grei! Kopkum gei. Kopkum kā? Kopkum. Dei tu! Rāniņš ar dzenīšanu. Vai, ko mēs visi šitā peldamies? Dāvids šodien ar apenēm, ja? Nu jā. Pieķēra aizmirs, nu. Atbraucām uz Taizemes tirgu, šādā esam pirmo reizi tāds īsts tirgus, kā tirgus, nevis vienkārši tā kā, es nevaru jums izskaidrot, bet pirmo reizi esam šādā, nāciet līdzi. Ārbūziņš maziņš, gaļiņa, zivtiņas. Tas nepaveicās, pirmā diena arī krupi nav. Tas ir čūskas. Čūskas? Forši, forši. Labdien, fantastiski. Drausmas. Gatavi ēdieni, auglīši, kur suši taisa. Nu, es pat nezinu, kaut kas jāpamēģina. Te ir papelītes. Visi iedeva naudiņu, nopirku vakariņas. Thank you! Kāpēc šeit visu liek maisiņā? Es nesaprotu. Visu ar maisiņu. Mēs nesaprotam abas. Es paprasīju bez maisiņa. Pasūt lūdzu un arī mango. Lūdzu. Pirmkārt, lai nesalst rokas, Jā. lai mēs varam pasaldīt. Un otrkārt, ja iepērks tā kā zenīt, ja? Tad lūdzu, lai ir ērti mest. Lod. Kas tāds ir? Es nezinu. Galatīts no rīsiem. Izstāst ļoti labi. Saviepsies vai ne? Teistes. Nu? Saki kaut ko taču. Pusgadu jāgaida. Vienmēr pusgadu jāgaida. Tu jau zini, Dāvis. Mēģinu pārku saprast. Un tagad tu? Un tagad griežam otrādāk. Tur ir kaut kas rieksts. Jo, labi. Pagaršo? Tik ātra reakcija. Say what? Es nevaru tik ātri Pagaršo? Lūdzu. Wow, tā bija ātrākā reakcija, ko es biju jau redzējis. Garšo vai negaršo? Viss ļoti vienkārši. Ļoti Bet vienkārši. ļoti interesanti, jo viņš ir kā saldājis, bet tie pašā laikā nav tik salds, ka viņi varētu vairāk Vai ēst. ne? Kā kartupeļu Jā. pamūka, bet no rīsiem. Jā. Kaut kas tāds. Tā mums te notiek. Meklējam naudiņu, meklējam naudiņu. Mans penīpēks ir naudas. Naudas maiss. Atradām! Bet vajadzēs vairāk. How much? 100. Tad man ir 50. Mazgājam kājas. Atbraucam ciemos pie Dzerīšu ģimenītes. Ļoti skaistā vietiņā viņi dzīvo. Very, very good. Cik jūs ilgi Taizemē dzīvojat? Kopumā kopš 16. oktobra, bet bija pauzīts, jo ir jāizbrauc ārā, jo vīzas jāpagarina tādā veidā. Kopā jau apmēram 4 mēneši. Viņiem ļoti skaista māja. Reku Džeki jau liek galdu. Pusdienosim kopā. Ēdam visu, ko sapirkām tirgu. Puiši peldās. Tev? Dakšas. Dakšas ir. Dakšas ir, viss tīri. Wow, kāda liela. Bet tik neglīti izskatās viss šīs kūles. Bet backflips būs droši, ja tu saki? Kaut kā nē. Degustēsim
Dragon fruit. Līvas ātrā reakcija. Dīvaini. Man garšo. Es neesmu pagašojis. Ļoti skaists vakars. Nu viss tagad tev vēl stunda te jāpavada. Atā! Labrīt, šodien ir mana vārda diena un pēdējais rīts šajā villā. Tālāk mēs dosimies uz vienkārši amazing vietu. Seko tālāk, lai redzētu, kur mēs šonakt paliksim. Pačukstēšu, ka par nakti bija jāmaksā 11 eiro. Pilnīgi traks cilvēks. Neatkārtot nevienam mājās, nekad ne mūžam. Tik labi daram tā vēl. Nē. Vispār tā nevajag darīt. Vispār tiešām nevajag. Kāpēc mēs tā darām? Nezinu. Nodzīvojām šeit 4 dienas, bija ļoti jauki. Vai tā ir duda? Vai tā ir mazā duda? Mēs gaidām kuģi. Ko mēs darām? Mēs disciplinējam mūsu mazo bērnu. Jā, viņš sabādājās. Daži gaida kuģi, daži disciplinē bērnu. Braucam uz Kohpaņēnu, uz nākamo salu. Tur paliksim 5 dienas. 5 nakts. Ļoti labi, es paprasīju no sugar, bet tik un tā ir salds. Bet labs. Rebekai arī atnesa. Esiet sveicināti Līvas vārddienas dienā. Jēj! Ko tu šodien darīsi, ja nav noslēpums? Es tagad sēdēšu pusotru stundu un gaidīšu kuģi. Pēc tam es braukšu ar to kuģi vēl stundu. Tad vēl taksī mēs sēdējām stundu. Un kaut kā tā. Vajag labi, ne? Ko tu sagrāvi? Labs. Tad, ja mūsu kuģī ceļš būs 30-40 minūtes, braucam uz salu Kohpaņēnu, vai arī citi saka Kohpangan. Toms ar savu lielo čemodānu visu laiku. Tā kā divreiz padomāju, ja jūs brauc uz Āziju, jūs gribat lielo čemodānu, vai arī kā mēs sabāst visu 2 somās, un nav nemaz tik grūti. Tā kā mēs ar bērniem draugi, ar bērniem, ar 2 bērniem. Viņi brauc ar 2 bērniem uz Āziju. Nu, ko 2 bērniem vajag? 1 krēklu, 2 apenes. 1 pamperu. 1 pamperu un 2 zeķes. Jā, kas jums tur ir? Precīzi trāpīja. Tur jau arī tas ir iekšā. Aha, ok. Ok. Kuģis. Maucam tālāk. Paskaties, varbūt tur ir vietas. Viss jau aizņemts, kur mēs sēdēsim. Cerams, sev vietu arī atradīsim. Stāvēsim kājās. Atradām vietu. Ļoti labi. Halo. Te, kur brauksim ar šitādu ten. Palaid garām. Palīdzēs Rīliņam saprast, vai mūzika ir rikuņā vai nav, lūdzu. Palaid garām. Kādrs tur bija ļoti smuki. Es varu izstāstīt, kā tur bija. Mēs braucām augšā un varēja redzēt ūdeni daudz ar palmām. Atbraucām uz mūsu jaunajām naktsvītnēm uz vienu nakti. Kur tu gulēsi? Līva gulēs tajā pusē ar Dāvidu. Nāteni istab pa vidu. Un mēs ar Rebeku šeit vēl. Mierīgi. Galvenais, ka ir daudz ūdens, rīsi. Ideāli. 10 eiro. Tāda rekur no veikala mūs viens sieviete pavada. Aiz veikala šitāds ūķis. Jau redzēt, kopu 14 eiro naktī varam dabūt. Ok. Vēd mūs iekšā. Ko tu vari dabūt par 11 eiro un pēc maniem ieskatiem neko labu? 14. 14 eiro. Skaties mūsu jaunajām nakti. Traki. Šeit mēs gulēsim, katrs savā gultiņā. Šeit mēs ēdīsim kaut ko. Toalete. Zirnekļu it kā nav pagaidām. Nē, nu, tīri normāli. Tīri normāli par 14 eiro skats vienkārši uz okeānu. Jūra, ne. Kas ir? Otrajā mājas pusē dzīvo arī liepiņi. O! Kā ir? Patīk? Parādi. Welcome to his crib. Kas tur? Jūs tur neesat gatavi. Wow, piestāv čemodānu. Vai ne? Kā mēs no vilnas tik augstīgi. Mums vajag kļūt pazemīgiem, saprotiet? Mēs nevaram visu laiku dzīvot vilās. Nē, bet paskatieties uz to sienu, cik viņi netīri. Kaut kādu pirkstu nospiedam vēl.
Mēs atradām jau kukaini mūsējā. Jā? Jā, kāda vabola, normāli. Jā, labi, vabola, zaļa vabola, jā. Mēs mašas labāk sēž citur. Nu. Good. Iesaku īstenībā esat šeit patai, jo tas ir viņa kaut kāds tradicionālais ēdiens, kaut kāda makrona, ne nūdeles, un ar visteņu ļoti labi. Tos vienmēr ņemam ļoti garšo. Un man ir nūdeles ar dārzenīšiem. Šis man ļoti garšo, spiežam laimu. Mango shakes, 3 eiro. Viss lieliski. Visu kopā, jā? Viss kopā 3 eiro šis un tas. Man eiro 50. Karoč, pa 5 var iekļauties. Divatā, jā. Un skats arī labs. Viņš arī grib. Paņēmām springruļus pa 2 eiro. Un tur iekšā ir kaut kādas nūdeles, laikam. Un parasti ir arī dārzeņi, bet te baigi nav. Bet, nu, tie ir garšīgi, iemērcam mērcītai. Vēl viens mums te pievienojās. Bankokā nebija suņu, Krabī arī īsti nebija suņu, un te uz salām ir tā kā daudz diezgan šie klaiņojošie suņi. Viņi gan jau kādam pieder, vienkārši vietējie. Ko tu tur skaties? Atkal ēdiena? Kaut ko jāapstāsta sievai vārdien, lai viņi kaut ko paņem, kaut saldējumu, kaut kādu šeiku. Reku ar Jūriņu tikko nopeldējāmies. Reku Toms jau tika pie saviem augļu salātiem. Rebeka masāžā, ja? Jā. Mums ir saldējums. Rebeka ar Tomu man vārdienā uzdāvināja masāžiņu mums abiem. Kā ejam tagad ietestēt? Yes. Great. Thai with oil. Thai with oil, yes. Masāža bija vienkārši izcila. Tā kā nenormāli laba, un Dāvids man tepat blakus gulēja. Tagad vienkārši gulēt, parabīties. Vakariņās atnācām to pašu kafeni. Labrīt. Nē, nu labrīt. Ko darat? Neko stāvam, ko tu? Stāv. Kādu ļauju šodien jūties? Jā, labi, 10 no 10. Pirms tam vēl kaut ko citu teici? Nē, muļķības. Jā? Viņš slikti Džekam sēdās vietējā kafenē, bet nav jau tik slikti. Nē, nav tik slikti, ka šeļus arī jūs. Nu jā, tā ir. Nu jā, pulkstens 8:30, Toms baž šajā kameru, pirmā nakts 14 eiro vietā, nu, baigi labi. David? Labi. Tu varētu pārpeldēt pāri rekur. Redzat, tur ir zeme, tur ir Koksamuja sala. Reku līvi rāda, redzat? Tu varētu pārpeldēt pāri. Es domāju, ka mierīgi. Cik minūtēs? 15. Tas tā kā Daugavai, ne, pāri? Tas pats, jā. Un kādā stilā, kraulā, butterflyā, kā vardīt? Sunīts. Underrated. Ātrums. Sunīts sajies. Tomātiem un cīpoliem. Tas ir man. Un parastā bija tev, jā? Te ir auglīši, man ir suliņa. Pudeles. Pudeles ar akmeņiem? Jā, un ūdeni. Wow! Braucam tālāk. Izrādās, ka šim driverim nav tiesības, tāpēc mums atbrauc pakaļ cita mašīna, jo šis Džeks nemāk uzbraukt tajā kalnā augšā. Vo! Tagad mums īpašnieks laikam atbrauc pakaļ tās vilas. Atbraucām! Wow! Ko? What? Ej, tu nost! Ļoti skaisti! Very beautiful! Wow! Ej, tu nost! Vienkārši lieliski! Un grīliņš! Superīgi! Man ļoti patīk! Wow! Perfekti! Ej, tu nost! Ļoti labi! I like! Šī vila bija lētāka par to vilu, kur mēs tikko bijām, ar to nereālo skatu. Ļoti smuki. Lieliski. Bet jā, šitā bija laikam 200 eiro dienā, tā bija 250. Baigi skaisti. No šitas Dāvidam. Tas ir izcili. Ko tu saki? Man te patīk. Ļoti forši. Man arī te patīk. Burbuļu vanna. Jā, puiši aizbrauc uz veikalu. Sapirkās vienkārši kaut kāds miljonas lietas. Parāda mūsu jauno mašīnu. Nu, diezgan labi. Wow! Turbo.
Ļoti labi. Super. Dāvidam vakar no tās kafenes ir vienkārši izsitumi pa visu kaklu. Tomam arī īstenībā. Jā, to parādīšu arī. Un pa seju, un temperatūra 38, jā. Parāda savus izsitumus. Paši mums ideja varbūt tā ir eļļa vienkārši no masāžas, nezinu. Jā, nomazgājās vienkārši. Un tāpēc temperatūra 38? Nē, nu, kad alerģiska reakcija var jau būt, nevar zināt. No. 38,6. Gatavojam pusdienas. Es taisu Dāvidam makaronus ar vistu un Rebeka taisa nagatīnas. Nav iekšā. Vērt kādi jūties? Amazing. Nu, godīgi. Vārds iekāpjā basēnā. Tev arī temperatūra. Pumpains viņš ir. A tu parādi sevi. Es nekad sevi nerādīšu vairāk šajā blogā. Tāds parādām. Es esmu aizņemts jau meitenes neko darīt. Tās pumpas tā itīgi, kā viņas sauc. Toms man sauc. Pumpas labs, jā. Dāvidam jau bišķi nāk nostīstīt, nav vairs traklējās. Dāvids gols. Dāvids vairs nebūs topā. Viss mazās gribēs tevi. Pārāk ātrāk vēl jāfilmēt. Ej, atkal vieskalties. Jau vēl, Dāvid. Un tā viss ceļojumi. Dāvid, es gribēju, Dāvid. Nē, nu, māc Dāvids, ka viņš... Man vienīgai nav temperatūra, es jūtos ļoti labi. Es arī jūtos ļoti labi, bet man rādīja 38 temperatūra. Bet man nav, es zinu. Man un Romijai nav vienīgai. Man arī ne. Kur tiek ēstas brokastiņas. Brokastīs mums ir pankūciņas, bija arī oliņas. Dāvids palika mājās, Rebeka ar Tomu un bērniem aizbrauc kaut kur forši pabraukāties, un es atnācu uz gēla nagu profilaksi. Šeit būs mans neilu saloniņš un rekur jūriņa. Kamēr gaidu manikīru, jūras krastā iedzeru mango šeiku par 2,20. Esmu Taizemē un šodien dodos uz gēla nagu profilaksi. Sveiki, labdien! Dodamies iekšā, ņemam nost vecos nagus un taisam jaunos. Vietiņa pie jūras, tiešām ļoti skaisti. Šeit var dabūt manikīru, pedikīru, masāžu, kokteļus, visu, ko tu gribi. Lampiņu šādu, lampiņu tādu, krāsiņa, vīlējam, maksājam un atstājam čaiņu. Vai nagus var taisīt Taizemē? Domāju, ka noteikti jā, tikai jāskatās atsauksmes. Šie nagi man izmaksāja 23 eiro, un tā sieviete teica, ka 70% viņa dod bosam un 30 viņa patur sev. Tātad no 23 eiro, kaut kāds 5 eiro tiek viņai. 2 stundu darbs, ļoti smuki. Esmu apmierināta. Uztaisīju nagus, uztaisīju matus. Atnācu viena pati nopirkt ēdienu. Un dodos mājās. Tik skaisti. Noplūcu banānu no banānu koka. No iepriekšējā tur bija dzeltenis, šie zaļi. Ļoti garšīgs. Uzcepu Dāvidam vistas filēju ar gaļiņu. Un tur sviestiņš ir un garšvieliņas un rīsiņi ar tomātiņiem, kečupiņu. Dodamies pasniegt mūsu cietušajam cilvēkam mīļajam. Dinner is served. Izstos ļoti labi. Te ir mākslas darbs, te ir kečupiņš, te ir tomātiņš. Kā tu jūties pats? Boja labi. Cik tev bija? 3,92 tikai. Tikai? Nu. Ielien vēl nāsīs. Ko? Es saku, ielien vēl nāsīs. Bet tu vari pastāstīt, Rebeka, kā puišiem ir tik sūdīga, meitenēm varbūt tā kā viss čil. Viņam bija jaunā masiera. Jā, mums bija jaunā masiera, un man teorija ir tāda, ka meitenes ir izturīgākas. Un kāda ir tava teorija, kāpēc tu Karočā mums bija Rebeka jaunā masiera, un viņiem bija vecā masiera. Un vecai masierai laikam, es nezinu, man liekas, bija rokas sēnītas. Tā vienīgā domā, ka tā ir. Man vienkārši varbūt viņa Kāda ir tava teorija? citu eļu lietoja. Labrīt! Ārprāts! Kur malcam Dāvidu? Pabraukāties. Slimnīca varbūt aizbrauks. We are going to doctor. For doctor park there? Doktor, es dzirdēju vārdu doktor. Jā. Tad mēs braucam pie doktora tomēr? Tomēr, jā. Doktora Dultu. Aiziem paškot, kas tur ir. 1000 pārti tikai, lai
Vai parunāt ar ārstu? Tu tur izdarēji, ka tu izdarīsi. Jā, paņēma asins, lai pārbaudītu, ka nav kaut kāda tur nezinu, lieta slimība. Un ielaida zāles pret alerģiju. Un iedala kaut kādas arī zāles pret alerģiju. Man nāk mājās un sieva pateiks, kāda sagatavojas ir. Paldies! Lūdzu! Sterīds slimnīcā iešļircēji. Tagad baigi labi jūtos. Jā? Tā kā Spidermans? Nē, vairāk tā kā... Kas tev uz pa sunu tur? Nezinu. Kucēns? Jā, ļoti maziņš. Kur dabūji tādu? Latvijā. Ielikšu bildes no kameras datorā un ielikšu postīns. Ko tu darīsi? Es? Stāvēšu. Nē, tu ēdīsi. Jā, pareizi. Dragon fruit. Pēdējās vakariņas ar draugiem! Dodamies uz pludmalī! Ēst! Pludmali ir pārbāzta ar cilvēkiem. Fotosession. Atnācām uz kafenīti. Un wow! Stāvētiņš, viss notiek. Ej! Cik labi! Guten Morgen! Tikko padzērot ūdeni. Tagad mums jāsāk tīrīt leduskapsā, jo pēc pusotras stundas mēs izbraucam. Proteīna dzēriens, mums ir piens, mums ir keloks, mums ir salāti. Mums ir viena maizīte palikusi, sieva, rīsi, pankūkas, gaļa. Pēc 13 minūtēm kuģis paspēsiet? We'll see. Draugi uz kuģi ir paspējuši. Nu ko, vlogs ir beidzies. Tiekamies nākamajā!